OptiBet Hokeja līga Rīdznieki turnīra jaunākā komanda uzņems cieviņus no Lietuvas Elektrānu Enerģiju. Protams, tāds Kumeļausks, kā acīm redzamākais, lai gan šajā sezonā spēlēs viņš tikai. Tagad labi iespēja, seko piespēle, bet neizdodas apstrādāt Rīpu rotam. Atvairīt 47 no tiem plēpes. Lai gan komanda zaudēja rezultātu 0-6, diezgan pelnīti plēpes tika atzīts par. Neizdodas piespiest Rīpu Kirpičkinam. Maks Mihailovs. Un vēl viens metiens Rīdzniekiem un vēlreiz tālu piespēle pielikta Nūju uz zilās līnijas. Golds pielikt Nūju, tagad izspēle no aizvārtas. Labā pozīcijā bija Krasiļņikovs. Gribausks un Ružņikovs izcēlās ar precīziem metieniem. Gribausks iemeta spēlējot skaļiskajā mazākumā. Šeit skaista piespēle, bet tagad labi iespēja Elektrāniem, bet Kirpičkins neuzķērās tur uz māņu kustības. Un pagaidām pavisam noteikti. Pirmā māņa izskatās laukumsaimniekiem vislabāk. Regulārajā sezonā 10 maču viņam tagad moments. Metiens un ar tā satvērienu Ļubis glābj savu komandu. Skaista epizode Stefanam Rotam. Pārtvērta piespēle pārāk acīm redzama, tā bija un pilnā sastāvā spēlē Rīdznieki. Gaidausks ilgi pauzēja, saņem Rīpu atpakaļ, tagad arī pats izdara metienu. Labs ātrums, atvair metienu, Rīpa ir vārtos, atlēkusi Rīpa un izdodas Enerģijai izvirzīties vadībā, spēlējot skaļiskajā vairākumā. Binkulis. Laikā, kad vēl spēlēja Somijā. Tagad spēlēja atpakaļ mājās. Stāstīt, ka hokejā šīs 1-1 apspēlēšanas reti, kad ir veiksmīgs, tas gan nenozīmē, ka nevajadzētu mēģināt. Un tagad arī vārtu priekšā un Ļubis. Laurins Ļubis un tur tālāk arī Asum vārtu priekšā. Precīzi labi darbojies viņa. Spēks spēle pie laukuma apmals. Koniševs notur Rīpu uzbrukuma zonā. Bet labi piespēle, aizturētais sots un vārti skaitliskajā vairākumā vairs ne, jo komandas jau vienādos sastāvos spēlēja. Un Rīgas hokeja skola panāk izlīdzinājumu. 33. Jā, no OptiBet Hokeja līgas mājaslapā ir arī skatām interviju ar Juri Ozolu. Un šeit Rīpa ir vārtos. Metiens no zilās līnijas, šķietam nevainīgs metiens no distances un Elektrāna Enerģija atgriežas vadībā. Pāļus Rumševičs. Tagad iespēja metiens un glābj savu komandu Kirpičkins. Protams, jāatzīmē, ka abām komandām šī ir pēdējā spēle pirms izlašu pauzes. Spēlēs Latvijas valsts vienības, spēlēs Latvijas U20 izlase, un kopā sanāks arī citi. 8 minūtes nospēlēts trešajā periodā. Polis. Koniševs piespēlē. Tagad seko Obuka metiens, bet pagūst pārvietoties. Izdevies aizķerties uzbrukuma zonā Enerģijai. Tās, protams, lietuviešiem iet pie sirds. Labākā aizsardzība ir uzbrukums. Te Rīpa izlaica vārtu priekšā metiens. Neprecīzs, neizdodas trāpīt Ružņikovam. Mēģināt šoreiz izrādījās zaudēts.
Gribēja Pols, protams, apspēlēt vienatnē, bet tās neizdevās. Broks dodas uz priekšu, Broks. Etiens Rīpa vārtu priekšā. Zonā. Etiens Rīpa lido garām vārtiem. Rīpa Dzanāt tiek gar laukuma apalu, tagad tā slīd uz priekšu, slīd un pieliek šeit punktu mēķu golds Raiderīpa, viņš tukšos vārtos un gūsta vārtu skaidriskajā mazākumā amerikāņu uzbrucējs un laikam jau jāsaka nodrošina savai komandai. Elektroenerģija izbraukumā ar 3-1 pārspēju Rīgas hokeja skolu.